Skandavā uzsākta vienotas siltumapgādes sistēmas izveide un jaunas biomasas katlumājas izbūve. Pašreiz Skandavas pilsētā siltumapgādi nodrošina 4 nelielas katlumājas, kā arī lokālās apkuras sistēmas atsevišķās daudzdzīvokļu mājās un pašvaldības iestādēs. Siltuma zudumu novecojošo siltumtrašu dēļ, kā arī nespēja regulēt siltuma padevi, sadārdzina siltumapgādes pakalpojumu izmaksas. Rēķini ir atbilstoši līdz ar to, protams. Jo karstāks jau ir vairāk arī jāmaksā, protams. Bet, principā, vienīgais, mūsu mājai tagad, laikam, liks, ka es saprotu skaitītāji. Tas arī būtu forši, jo neizmantojam loģiski to lielo karstumu, jo ir pa karstu. Pēc siltumtrašu pārbūves to kopgarums būs vairāk nekā 3 kilometri. Plānots izbūvēt arī individuālos siltummezglus, kuriem būs gan skaitītājs ar attālinātas nolasīšanas iespējām, gan automātika siltumenerģijas ekonomijai. Papildus uzbūvēt šo mēs, principā, savus apjomus dubultojam pat vēl vairāk, jo mēs pieslēdzam klāt pārsvarā visas pašvaldības iestādes. Ir arī privāti izrāda interesi. Iedzīvotāji ar savām mājām. 2 mēs šobrīd esam jau raduši iespēju viņus pieslēgt, bet nākotnē, protams, skatīsim, neatteiksim nevienam un izvērtēsim, lai varētu pieslēgt šos iedzīvotājus. Jaunajā katlumājā ar 2 biomasas katliem tiks izmantotas tehnoloģijas, kas izstrādātas tikai 3 gadus atpakaļ un ar panākumiem jau darbojas Skandināvijas un Baltijas valstīs. Līdz ar to tiks likvidētas 10 lokālās apkuras sistēmas, 3 centralizētās katlumājas, kā arī elektroniskie apkuras katli 2 daudzdzīvokļu mājās. 1 kubikmetrs koksnes tiks sadedzināts 25–30% efektīvāk. Tas ir viens no ieguvumiem. Otrs ieguvums ir, kad izmeši, emisijas vide paliks tīrāka vairākas reizes. Tas nenotiks vairākās vietās. Skandavā notiks vienā vietā un notiks ar modernām iekārtām, kur izmeši ir ļoti zemi un atbilstoši Eiropas standartiem. Jaunās katlumājas būvniecība un vienotās siltumapgādes sistēmas izveide tiks veikta par pašvaldības līdzekļiem. Projektu realizācijai pašvaldība izvēlējusies ņemt aizņēmumu valsts kasē. Finansiāli, protams, mēs tāpat esam mēģinājuši piesaistīt šīs publiskās naudas, ko ir izsludinājusi ekonomikas ministrija, bet zinot šos būvniecības termiņus un ātros, sapratām, ka līdz ar to tas būs sasteigts darbs un kvalitāte vairs neatbilst tam. Es domāju, ka tas nav pareizākais, un tāpēc mēs spērām šo nepopulāro, varbūt soli, kā viens otrs saka, bet mēs tomēr par pašfinansējumu aizņēmāmies valsts kasē un kvalitatīvi sagatavojam šo tehnisko projektu visu, un līdz ar to arī es ceru un es domāju, es esmu diezgan pārliecināts, ka mēs šis būs tiešām kā paraugs visiem pārējiem. Atklājot jaunās biomasas katlumājas būvniecību, tās pamatos tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Projektu kopējās izmaksas ir vairāk nekā 2 miljoni eiro, un to realizāciju paredzēts pabeigt līdz nākamā gada apkuras sezonas sākumam. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.